šajā metālkāsta epizodē. Viņiem tur kaut kāda bandīta arī tur jau pieslēdzās. Piedāvāja tur kokaīnu, sievietes, kur sēž visi tur peldriņķiem, zin kā tādi. Un iet mošpits gan iekšā tajā džakūzī, gan arī apkārt viņam. Es vienkārši aiziet aiz skativs, ritīgi izvamās un apkārt un iegriež balīt tālāk. Sveiciens visiem, laipni lūgti metālkastā. Te atkal es, Silvestris, zināms arī kā Forge, un, protams, Renārs, zināms arī kā vīrs, kuram uz nedēļu bija kaķis betona krāsā. Čau. Un viņš, tieši šīs vīrs, mums bija podkastā pirms entajiem gadiem vēl pirmais viesis vispār kā tāds. Un šodien sakritības rezultātā tas gan tiešām nav tā speciāli, bet sanāk, ka viņš ir arī mūsu pirmais oficiālais video viesis. Un tas ir, protams, zināms arī kā mans vienīgais vēstuļu draugs Jānis no Skyforger un Nuvo. Sveiks! Čau visiem! Es nezināju, ka es biju pirmais un esmu pirmais. Jā, nu, tev treneris apsolīja ar savām rokām trofeju uztaisīt par tādu sasniegumu. Yes. Ar to arī apsveicam. Bet, Klau, Jāni, kā vispār ir šitā ziema tāda baigi laikājoša šurpu turpu augšā lejā, neko nevar saprast, kā tas ietekmē tavus ziemas augstā ūdens priekus vispār. Tie bišķiņi apstājušies tagad uz doto momentu. Tas bija Covid norāvs atkal, un tad, tad tā kā bišķiņi pagrimums iestājās tajā augstumā. Un tad tā lēnā garā mēģina atkal atpakaļ tikt ar dušiņām sākt. Ja tā apstājies, tad bišķiņi tā kā pierod atkal pie siltā ūdens. Tas mazliet patīkamāks nekā tas augstais. Grūti ielikt atpakaļ. Gribēju prasīt, kā ir tajā sezonā, kad tu tajā lietā esi baigi iegājis, kā ir tiem cilvēkiem vai tiem augstā ūdens līdējiem, vai viņiem pielīp tās normālo cilvēku slimības, visas tās augstēšanās, vai, tas ir tāds baigais imunitātes boosts un palīdz no tā visa izvairīties. Zini, kā ir vīrusu līpa tāpatās. Tāda kaut kāda parasta saaugstēšanās, man liekas, ka īsti nē, bet es pamanīju, zini, kā tu brauc tur no Rīgas, piemēram, autobusā, tur sēž 3 tantes blakus, viss šķaudu visos virzienos, pēc tam tāpatās būs kaut kas tā arī, man liekas, kaut ko noķērt tur. Bet ir tāds labs boosters ir ikdienā. Tāds kristāla dzidrumiņš parādās kaut kāds bišķi vairāk tāda tā kā kafijas vietā. No rīta, teiksim, ieeja pirms darba, uzreiz ir acis vaļā, gribas, tā kā, ready to go, viss notiek. Tas ir tāds jūtam lieta. Bet tas sanāk, tu to biji iesācis šo sezonu un norāvi to Covid vai vispār šogad tā ar tām lietām tā arī neķeries klāt? Es kaut kad pēdējo reizi āliņģī biju, man liekas, ja nemaldos, decembra sākumā kaut kādā. Tad bija kaut kāda pauze, tas bišķiņ arī loģistikas jautājums. Kā tur vajag mašīnu, tad ir jābrauc uz ezeru, tad ir jāatcērt tāliņģis un visas tās lietas. Zin kā, kur tad beigās paliek būmas? Tur par to vannu stāstīt. Kur tad tās lietas paliek? Tev bija plāns taču pagalmā to vannu uzlikt, kur, man liekas, pagājušais tu stāstīji. Ir, bet arī tur ir tehnisks ķibels. Vanna ir ielikt, bet ir problēmas ar ūdens, tur padevi un tādām visādām stulbām lietām. Zini, kā tam ūdenim no kaut kurienes ir jātek, un viņam kaut kur ir jāaiztek, un trūbas ziemā sals ciet, un tur ir tādas, tehnisks vienkārši sviests. Tas nav tā, ka tu ar spainīšiem vienkārši sagāzi iekšā, un viņš tur aizsalst, un tad tu no rīta vienkārši tur izcer caurumiņu ielien iekšā zem. Tur noteikti jau viss ūdens būtu sasalis no rīta. Jā. Tur nebūtu āleģis, ko izcirst. Aplaisājus. Kārtinu pa visu sastalst. Es domāju, vannā, par cik tas ir visticamāk metāls apkārt, viss tas ūdens sasalt vienā bloķī. Tā vanna tur uzsprākst vienkārši. Renār, tu esi kādreiz slīdis āleģi? Nē. Kāpēc tev tak silti būtu, bārda ir, garimati ir, kas tev tur nekas jau būtu lāstek pēc tam?
Es domāju, ka Zemesvardas daļa tāpat tās nāksies kaut kad ielīst. Gribot, negribot. Jā, ar varu gadījies. iegūt. Skatījos, Bet, īstenībā ok. nesen internetā redzēju kaut kādu treniņu, kur viņiem ir kaut kāds laiks jāpavada āliņģī un pēc tam jāspēj kaut ko darīt vēl. Tā kā you got it. Jāsaka, ar augstajām dušiņām, laikam. Tieši tā, jā. Sāc pierast, kā saka. Ok, bet tāda viena baigā lieta vispār, Jāni, notika jūsu dzīvēs, jo pēc Strēlnieku pēdējās lielprogrammas, ko jūs nospēlējāt pagājušā gada novembrī televīzijas intervijā, tika minēts, ka grupai Skyforger tagad būs tāda garāka pauzīte, iespējams pat līdz nākamajai vasarai, jo viss fokus aiziet uz jaunu albuma ierakstīšanu un koncerti un visādas uzstāšanās tā kā tiek nobīdītas pagaidām uz pauzes, un tad nepaiet pat 2 mēneši, paliek praktiski pāris tur nedēļas līdz tādam festivālam kā 70,000 tonnas metāla un parādās paziņojums, ka tur spēlē mūsu pašu grupa Skyforger. Tā kā jūs to noslēpumu vienkārši mācījāt baigi labi noturēt, vai tas tiešām viss bija tik spontāni un pēkšņi, kā jums tas vispār tur notika? Zini kā, sauksim to pat tādu gadījumu sakaru, varbūt ar tādām lietām, tādiem milzīgiem festivāliem nav tik vienkārši kā šitien, teiksim, Baltijā vai kaut kādās tur, Eiropas robežās. Tur mēs esam mazā grupa un pa lielam īsti nevienam tā komunikācija un viss tā attieksme, viņa nav tik laba, teiksim tā. Līdz ar to tas viss bija tā kā ieskrāpēts kalendārā kaut kādu laiku iepriekš, bet par cik viņi vienkārši neatbildēja, ziņu nedeva un komunikācija kliboja, tad mēs to tā kā, likām uz to, ka nekas tur nebūs. Un tad viņi padeva ziņu 2 nedēļas iepriekš, ka ir akcepts un esam iekšā tajā listā, ka mēs spēlējam, un tad arī izziņojām, tā ka viņi izziņoja. Tā kā tā, tas tika tā kā varbūt glabāts noslēpumā, bet ne gluži tajā pašā laikā, jo tas nebija noslēpums. Visiem tas bija noslēpums arī mums. Bet, bļāviens, tas taču nav tā kā reko aizbraukt uz Sprēļiem, nospēlēt pilsētas svētkos, tas tā kā ir lidot pāri pasaulē. Viņi atmaksā visiem lidojumus? Ko lūdzu? Viņi visiem atmaksā lidojumus? Es īsti nezinu, bet es domāju, ka šitas brauciens bija vai nu pa nulēm vai mīnus. Šitādi lielie, viņi nav plusos nekad. Tā sistēma darbojās tā, kad izspēlējās festivālus, lielos koncertus pa vasaru, kas tur, teiksim, kaut kur tuvāk ir, kur mēs varam būt lielās grupas tā kā statusā, un tad no tās naudiņas tad mēs atļaujamies arī tādas lielākas festivāls tā kā pacelt. Tā sistēma tā darbojās, jo tur otrā pasaules galā neviens tāds Skyforger nezina. Tur, 5% cilvēki zināja, kas mēs tādi esam. Protams, pēc tam bija ritīgi forši nospēlējumi, visiem ir liels pārsteigums, un, zin kā, tur Baltija kā tāda, viņiem daudziem vispār nav kārtē. Tā kā, tādā veidā, tāpēc tas tāds nebija gluži varbūt noslēpums, bet vairāk tāds pašiem tāds, tā kā sakritība apstākļi. Tas tomēr skaitās tāds, laikam, zināmākais amerikāņu metāla festivāls. Tāds tāpēc arī, zin kā, tāpēc arī ir tā, ka tev, ko tad mums bija darīt? Pateikt, aizini, tomēr nē. Un tad vienkārši, ja tev tāda iespēja ir, tas jau, zin kā, būtu baigi muļķīgi droši vien atteikt. Bet tās 2 nedēļas, laikam, bija baigi stresainas un bardaka pilnas gan jums, gan menedžerim, to visu tā pēkšņi plānot. Jā, protams, tur tik ņemts brīvdienas un braukāts uz Rīgu un tur gulēts mēģī un kas tik tur netika darīts, lai var... Zin kā, mēs jau tās dziesmas nespēlējam par īņķi, par cik tas jaunais albums tiek tur domāts, rakstīts un bīdīts un viss kaut kas tur ar viņu notiekās, tad tās setlists gabali, viņi jau ir pirmkārt daudz un otrkārt viņi, tā kā nav tādi, ko mēs mēģi ejam, baigi spēlējam. Līdz ar to, ja tev pasaka, ka pēc 2 nedēļām ir konts, tad es vienkārši sēžu no rītiem un mējāju tās dziesmas, katru dienu cauri. Tas ir zināms stress, protams. Bet, nospēlējām beigās forši, viss patika, visiem derēja. Stress bija liels, bet sanāca kaut kā nomenedžēt to visu. Tas tāds liels prieks.
Bet es pieļauju, ka tas vispār bija tev tāds pirmais lidojums uz Ameriku kā tādu arī, ne? Jū. Kādu laiku Mēs nebija Renāru bijis. neesam bijuši. Mums ļoti interesē vispār, pat lidojums kā tāds, kādi bija tie pirmie iespēdi, cik garš tas lidojums, ko darīja, ko ēdi, nezinu. Tā. Fuck, vecais. Nu, tur ir tā, ka man zvanīja modinātājs. Tā, ka mēs meklējām viesnīcu Amerikā, ka mēs bijām tur. Man jau otro reizi zvanīja modinātājs. Tas kopējais lidojums sanāca tā, ka es aizbraucu. Es vairs nepateikšu, vai tā bija ceturtdiena vai kas pa dienu, bet piesim, ka ceturtdiena aizbraucu ar pēdējo autobusu uz Rīgu. Palika mēģinājumu telpā panākt 3 starts. Tad mēs vācam visas mantas, braucam uz lidmašīnu. Uz to lidostu. Tad mēs braucām uz Kopenhāgenu. Tur bija jāgaida 6 stundas. Un tad no turienes tālāk uz Ameriku 11 stundas. Un tad tur galā naktī izkritām ārā, un tad sākās piedzīvojumi, jums nebija viesnīca, izrādās nobukot. Līdz ar to mēs ar visām mantām tā kā, uz ielas un tur tā, kā, lai nepalikt pavisam garlaicīgi, teiksim tā. Un tā, tas piedzīvojums sākās, jā, tā diezgan milzīga besi, zin kā, ir saucamies tas jetlags arī, ka tu aizbrauc un tev tās dienas un naktis tā kā sajūk, gulēts ir maz, un būtībā visu laiku nāk miegs, un visu laiku tā kā arī nenāk miegs. Un tāda bišķiņ dīvaini tā sajūta. Bišķi grūti bija tā kā pieslēgties kaut kādas pāris dienas. Jūs ar visiem instrumentiem arī lidojāt, vai ne? Pārsvarā, jā. Es kā bundzinieks, stulbu profesiju izvēlējies. Es dabūju savu drobenu un kardānu paņemt līdzi un šķīvis. Tā, kas ir arī liela daļa no stresa, zin kā, jo parasti tās festivāla bungas ir baigais sūds, tā. Nevar saskrūvēt jūku ārā, un tur neskan un tā, un sasists. Tā kā tā, jā, viss. Bet koferi netrūkst. Visi dabūs stiept, un, zin kā, tā, kad ir besis, tad jau, kad ir nolidot, teiksim, tur, bez maz vai diennakts, tad tās lietas tādas jau viegli kaut ko pazaudēt, viegli kaut ko aizmirst. Un tā. Visiem baigi tā kā kaut kā jāsavācās. Tā, un sanāk tā festivāla norises vieta, vai vismaz sākuma punkts, sanāk, kur tas skaitās? Florida, Miami. Florida, Miami, un tas reiss iet uz kurieni un atpakaļ, vai tur tā kā pa kaut kādu aplīti, vai kā, es nezinu. Tieši tas prāmis? Jā. Viņš sanāk, viņš startē no tās Miami tā kā porta ārā. Un tad viņš brauc tādu gabalu uz leju, sanāk gar Kubu, līdz Dominikānai, līdz Dominikānas republikai. Tās ir kaut kādas 2,5 dienas, un tad viņš tur stāv vienu pusi vai veselu dienu, un tad kaut kā lēnāk met riņķi atkal atpakaļ. Līdz ar to mums sanāca arī vienu dienu pa to Dominikānas republikas to salu notusēt, kas arī ir tīk forši. Ko padarījāt tur? Okeānā nopeldējāmies, ākmentiņus sazagāmies. Tur bija forši, mēs tā kā bišķiņ pašķīrāmies. Mēs ar Alvi un vēl vienu džeku aizgājām tur peldēt un tā, un mēs atapāmies vienā cigāru bārā, kur mūs izveda baigi foršā tādā ekskursijā, uztina cigārus, tur sacienāja cigāriem ritīgi. Tur, tāda baigā pieredze. Viņiem, zin kā, balto cilvēku tur pa lielam nav. Tik cik kaut kādi turisti, bet tie parasti vispār vasarā. Mums jau sanāk tagad ziema. Līdz ar to viņi tur mūs fočēja un tā kā, kaut kas tur vispār, kas tie tādi, zin kā, viņiem nelikās arī, ka mēs esam amerikāņi, to viņi uzreiz nolasīja. No kurienes jūs esat, saka, no Baltijas, kur tas ir? Tur nav tāda, nezinu. Un tā. Tā kā, tā inčīgi, jā. Un tie otra brigāda tikmēr pārējie džeki, viņi arī kaut kur tur aizblandījās. Viņi laikam bišķiņ pa dziļu iegāja tā kā tajā pilsētā ciematiņā. Viņiem tur kaut kādi bandīti arī tur jau pieslēdzās. Piedāvāja tur kokaīnu, sievietes, tur viss tur tāds diezgan tā drūmi. Un beigās, cik es sapratu, tad šie dabūja atpirkties ar kaut kādiem aliņiem un ēdieniem un kaut kā tā, ka tur, lai visi tā mieru vējos un var smuki notīties atpakaļ. Tā kā, piedāvāja dāvanas un pēc tam prasīja samaksāt vai atlīdzināt, ja? Tā kaut kā apmēram, jā. Mēs gājām pa ielu, tur tādi veikaliņi, viņi tādi,
tā kā viss no betona, vienkārši viss tāda betona kluča mājas un tādi tā kā, nu, vārti, dzels vārti vienkārši, kas pacelti tiek uz augšu un iekšā tāds būcens un tur viss pilns ar visu kaut kādām lietām un visi tur saka tikai tev kaut ko tur koko loko, tipu kofīnu gribās tur un tā. Skaidrs, ka negribās, ko tu mēs tur. Un tā. Tā kā, nu jā, tā pieredze tāda pilnīgi crazy. Visi braukā uz mopēdiem, tur sasistām mašīnām, nu pilnīgi vispār tāds ļoti, ļoti tāda dīvaina pieredze. Nekas tāds toči nebija negaidīts, ne arī pieredzēts kādreiz dzīvē. Iesaku. Tas tādā skati neiziet gan jau. Nē, tur pat brīnos kā ripoja. Zikā, tie skati, kas tā kā rāda kaut kur YouTube kaut kādos šortos vai kur, ka, teiksim, ir 4, nu, vesela ģimene, piemēram, uz kaut kādu pļērdaku dodās kaut kur. Un ezeles vēl to mašīnu vedē. Jā, bija zirgs ar 3 kājām, tur skrēja pa ielu vilka kaut kādu, tur šito, es nezinu, kas tāda skaitās, bet, nu, tā, ka viena kāja kliba, bet džeks vēl tur velk un viss notiek. Nu, tāds pilnīgs kultūršoks. Nu, forši, jā, tāda mega pieredze. Apdegām arī visi tur smērējāmies ar kaut kādiem tur mega krēmiem, visi tur tāpatās ģīmi sarkani, viss sarkani. Tai saulē neinteresē tur mūsu krēmiņi. Tā kā tā, jā, nu tas tāds viens no highlightiem. Kā vispār bijis prām, ja par šitiem tā kruīza festivāliem ir dzirdēts diezgan bieži, ka tā barošana ir diezgan sūdīga, pat maigi sakot, kā tur bija jūsu gadījumā? Zin kā, par šito lietu gan ir, es neesmu foršāk ēdis, man liekas, arī nekad, jo sanāk tā, ka gan visām grupām, būtībā visiem, kas ir uz tā prāmja, gan tie, kas biļetes nopirkuši, gan pārējiem visiem, ir, nu, kaut kādi, piemēram, 80% viss pa brīvu, kas tur ir, kas iekļauj arī kaut kāds tur, nu, baigo zvaigžņu restorāns un visu laiku ir vaļā tāds, tā kā šis zviedru galds, brančs kaut kāds, kurš visu laiku arī mainās. Tur brokastu piedāvājums, pusdienu, tur nakts kaut kāds snackings, tur, nu, tu vari iet ēst vienkārši mega krūtu ēdienu visu laiku. Tas bija tā, nu, nenormāli forši. Jā, tur visi rēsti neatbrauc apakaļ. Bet, nu, tas jau... Tā ir kā bungas nebūtu stibījis. Jā. Tas, ka tas viss ir iekļauts, nu vai vismaz kaut kāds procents, tas noteikti, nu tā biļetes cena to attaisno, jā? Jo, jā, es domāju noteikti, jo tā biļetes cena, man liekas, ar tur bija diezgan nopietni, tur, man liekas, ka 1000, ja nemaldos. Jā, 2 kaut kādi, nebija 2000. Es nezinu, bet kaut kas tur bija, man liekas, ka 4 cipari noteikti. Jā. Bet, nu, jā, es domāju, arī, tas atmaksājas. Vismaz reizi dzīvē, es domāju, ir vērts paši, ko tieši tā, un tas, ko nevarēja dabūt, tās bija arī tādas lietas, kas tā kā, nu, tur kaut kādas masāžas, tur nevarēja uz kaut kādu spā iet, vai uz kaut kādu tur, ko tur, nu, kas arī, nu, tā kā palielam pofīgi, nu. Varēja iet sērfot, mēs tur pa trubām šļūcām akvaparkā lejā. Sērfot man gan nesanāca, es gribēju nofilmēt, kā es noroju uz muti. Bet man neizdevās. Es domāju, ka tas ir pa maksu, bet izrādījās, ka nebija, un tad jau bija ciet. Un tā kā tā. Nu, interesanti arī tās skatuves. Būtībā tāds kaut kāds mūziķi un mūzikas fanāta sapnis, tu vienkārši ej jebkurā virzienā, kaut kur būs skatuve un kaut kas foršs tur spēlēs. Nu, un 100 punkti, ka tu nezinās, kas tas tāds ir. Tas tāds baigi fēnis arī tur noklīd viens pacīgi pa brīdim kaut kur aizvazāties un visādas grupas sanāca tādas jaunas redzēt, nu, kas tā kā likās, šitās droši vien varētu palikt setlistē, bet playlistē. Ir kāds šautavs, piemēram, varbūt? Bija tāds Lich King, man liekas, no Bostonas viņi ir. Viņš tāds, nu, trash. Nē, tas nav pat metāls, viņš tāds trashīgs, tā kā bez mazojas tāda HC punk, tāda, tā kā, nu, droši vien, ka trash tas skaitās tādu augstu vokāliņu. Nu, bet viņi iegrieza to ballīti. Tā bija viena no pirmām grupām, ko mēs redzējām. Mēs nogājām uz tā galvenā klāja, kas ir kaut kāds tur 12. stāvs vai kurš tur. Un sanāk, viņš tādā tā kā bedrē ir iekšā un apkārt ir vēl stāvi uz augšu un tā skatuve tādā bedrē. Un tā bedrē galā vēl ir pa džakūzī. Kurš sēž visi tur peldriņķiem, zin kā, tur tādi. Un iet mošpits gan iekšā tajā džakūzī, gan arī apkārt viņam. Nu, tur crazy, vienkārši crazy. Nu, tāds. Labi.
kultūra šoks. Tad sanāk, ka koncerta laikā varēja reāli stāvēt ūdenī. Jā, tu varēji sēdēt Turēt baseinā. basēnā vienkārši un ritīgi baudīt vasaru. Nu, tas tāds seriāli, diezgan seriāli, ka tu esi aizbraucis no, zin kā sauš tā te, winter dūma vienkārši. Aizbraucis tur saulītē, vispār liekas, tik crazy. Tas ne tikai izklausās seriāli, tas izklausās arī antisanitāri. Jā, droši vien. Tur bija diezgan... Stundām vienkārši... Jā, es domāju, ka noteikti, ka cilvēki taču cik tur, es nezinu, sapratu, ka 3000 laikam kopā cilvēku stāk prāmi. Es nezinu, vai tas ir ar grupām un visu to stafu vai bez, bet zini, cik daudz tur apmainās viss ar visu. Tādā ziņā crazy, jā. Jā, bet es vispār nestādos priekšā, teiksim, man ļoti grūti aptvert ir to mērogu tādam kuģim un visam, kas uz tā ir, jo es, protams, prāmim vai kā viņi pareizi saukt, jo es pats neesmu bijis un, kad tu pasaki, ka tur akvaparki un tādas lietas, tas ir, tā grūti aptvert to ir, ja neesi bijis, bet arī es piemēram... Iedomājies tādu 12 stāvu ēku, piemēram, Rīgā kaut kāda, es nezinu, Juglā kaut kādā vai kaut kāds purvciems, iedomājies 12 stāvu ēku un kaut kādas, es nezinu, 2-3 tādas saliec garumā kopā. Tāds, kaut kāds, nezinu, tā, ka, zin kā, tu aizēji uz skatu pirms konču un tur kaut ko uzkrāmēties, bāc aizmirsu, es nezinu, tur vālīts, piemēram, vai kaut ko. Fuck, tev jāiet kaut kāds 10 minūtes vienā virzienā. Jādodās pakaļ. Tā. Diezgan milzīgs tāds. Un jums sanāca vairākas reizes spēlēt? Tur bija katrai grupai 2 seti, tā kā, lai man likās, ka, lai var sanākt, ka visu var redzēt. Jo, piemēram, mums arī bija tā, ka mums bija jāspēlē, teiksim, kopā, tā kā nevis kopā, bet reizē ar Flashgod Apokalipsi, piemēram. Bet savukārt aiznākošajā dienā bija atkal savādāk. Mums sanāca ar citiem tā kā vienā laikā spēlēt. Līdz ar to, ja tu gribi pastīties grupas, tad teorētiski vajadzētu būt, ka tu gandrīz visus var apskatīties. Tā loģika tur. Jūs setus mainījāt vai vienu un to pašu? Jā, protams. Jā, protams, mainījām. Tur, zin kā, tā fiška bija forša tāda, ka uz 2 skatuvēm, bet tā skatuvu katra tā kā savādāk. Un to skatuvus izmērs un to visu paskatu mēs uzzinājām būtībā aizejot tikai uz turieni paskatoties. Līdz ar to mums bija arī iespēja setiem samainīt secību. Pirmais bija tāds mazāks stage'iņš, tad mēs izdomājām, ka tur vajag, tad, teiksim, kaut kādus agresīvos gabalus maukt, un tad uz nākošā, uz tā lielā stage, tad varēja tur kaut kādas hītiņas spēlēt, kas arī beigās ritīgi labi nostrādāja. Jā, tas izklausās nereāli krūti. Tas gan nebija, laikam, tas 70,000 tonu festivāls, bet Just stāstīja, ka viņi arī bija kaut kādā kruīza festivālā un Hatebreed spēlēja tur 3 setus, laikam, un katrs bija pilnīgi savādāks. Man tas reāli izklausās tā kā, fana sapnis, reāli man ar to pietiktu visai dzīvē, ja es varētu savu mīļāko grupu tur redzēt vairākas reizes tur pāris dienu laikā. Tas, tā kā, teiksim, vai tev pašam sanāca, tu jau pieminēji pāris tādas varbūt jaunākas, nezināmākas grupas, bet varbūt tīri no fana viedokļa bija kaut kas tāds, ar ko tu jau biji pazīstams, un tev pašam sanāca pabaudīt dzīvē, kādu varbūt zināmāku nosaukumu. Zin kā, jā, sanāca visu kaut ko apskatīties, bet man liekas, ka foršāk bija drīzāk tas, ka tu varēji, teiksim, ēst blakus ar tur kaut kādiem saviem, tur, kas tev, kur tev nebūtu dzīvē nekad bijusi tāda situācija, teiksim, Alvs, viņš tur gāja uz zāli, tur kaut ko, vingrot, tur ņemties, un viņš vingroja visu laiku kopā ar to Flashgod Apokalipsi bundzinieku. Kas ir arī tāds, it kā, tā kā viņam varbūt tā grupa tur neinteresē vai kas tur, bet vienkārši tas fakts kā tāds, ka tu staigā riņķī, tur kaut kādi visādi slaveni YouTube cilvēki, piemēram, tur staigā riņķī un tādu, ka tu vari vienkārši pieiet un pateikt, Moins, kā tev iet, un viss ir, tā kā mēs tagad sarunājamies, arī visi tieši tādā pašā manierē notiekās, un visi ir forši cilvēki, un visiem viss tur der, un visi draudzējās, visi tur fočējās, peldās, tur, tāds, vienkārši ritīgi forši balīt, tāds sajūt, tā kā mājā būtu uztaisījis tikai, tikai uz tā kuģi, kas iedeva vēl lielāku to, tā kā emociju, to vilni visam tam. Bet grupas, jā, es redzēju, vismā visu kaut ko redzēju,
tas pats, tur, nezinu, tas pats Flash God Apocalypse bija, tas Lich Kings bija no tādiem galīgiem oldschooleriem, kas man iepatikās, bija Gravedigger. Tāds, būtībā kaut kāds heavy metal viņš skaitās, ko es parasti vispār neklausos, bet bija tik krūti, ka likās vajag forši. Vai tu sanāca redzēt Gracelas? Man nesanāca, bet pārējā aizgāja paskatīties. Nailu, vai sanāca redzēt Nailu? Nailu neatbrauc, viņi dabūja Covid. Tas bija baigi sūdīgi. Tas man tā kā bišķiņ apbēdināja, bet ko darīt? Tur neko. Kas vēl bija? Daudz visādas grupas bija. Jā, tas pats tur. Tagad ir blanks, vienkārši brain farts notiekās. Sodoms nebija gadījumā. Ko? Sodoms nebija. Sodoms bija, bet Sodoms man likās, ka pilnīgi, zini kā, ja tev ir tāds milzīgs vārds, tev viņš ir tā kā jāaizstāv, bet viņi vispār neaizstāvē. Viņi tur super neprecīzi spēlēja, super sūdīgi skanēja. Tur tā likās. Kaut kā man tur, Man kaut kā nelīmējas kopā tā ideja, ka tā Maidang Bride varētu spēlēt kruīza kuģi. Es viņus neredzēju, bet pārējie grupas biedri bija aizgājuši apstīties, un viņi teica, ka tie varētu teorētiski pretendēt uz tādu festivāla grupas tādu status, dēļ skaņas un dēļ kvalitātes un vispārējā. Tā kā, jā, tiem džekiem atkal respekti. Bet bija arī visādas mazākas grupas, varbūt negluži mazās, bet mazākas nekā kaut kāds Sodoms. Bija Witchcrawl saucās, man liekas, ja nemaldos no Vācijas. Tas bija labs tāds detušniks. Arī maldījos kaut kur viens pats uzskrēja virsū. Viņš tās pašas skatos, kur mēs pirms tam spēlējām, arī bija tā, ka wow. Bija tā Nervos arī, sieviešu blicīt, varbūt zinām. Yeah. Arī bija krucis sets viņam. Laikam jauna bundziniec arī un tā, bet nomuči ir ritīgi forši. Tā, zin kā, tā kā es teicu, tur tas viss tas apjoms tik nenormāli liels, kad viņš viss tā kā aiziet vienā tādā gūzmā, bet pa lielam viss bija ritīgi forši. Vienkārši. Tā, tas, ko es varu pateikt. Tā, man ir pat sarakstīņš kaut kāds var apskatīties. Avulst esot bijuši ritīgi krūti. Kataklizma arī bija, kur bija tas James Paynes, tas bundzinieks, kurš, man liekas, spēlēja Hour of Penance arī. Arī tur staigāja riņķī skraidī. Bija baigi forši tā redzēt, kad... Tā, kas tu vēl? Jā, tas pats Lich Kings, jā, tas bija forši. To es īstumā iesaku iečekot. Tas varētu cepīt tiem, kuriem patīk tāds, punk HC trash kaut kāds. Jā, īstumā, labi, vairāk jau es neko baigi neredzu tajā sarakstā. Jā, laikam jau tur nav baigi ko pieminēt vairs. Tā, jā. Liela nosaukumi, tur arī kaut kādie Bortedi un Baķuškas. Baķuškai es redzēju vienu dziesmu, tāpēc, ka mums arī viņiem sakrit reizē, ka jāspēlē ir. Bet skanēja ļoti labi. Tā, cik mēs tur aizgājām, burtiski 5 minūtes paskatīties ķeksīšu pēc vienkārši, tāpēc, ka viņi patās blakus sanāca. Tur cilvēki bija daudz un visiem telefoni augšā, visi filmē, tur visi galvaskaus, tur zārkus skatos, viss kā pienākās. Nice. Skaņa labi. Viņi arī labā vietā spēlē, viņiem bija koncerts, tur bija tāds teātris. Un, zin kā, tajā teātrī būtībā man likās, ka vislabākā skaņa ir, tāpēc, ka par to bija pirms tam padomāts. Pārējās tās vietas bija bišķiņ tāds randoms. Tur kaut kāda ēdnīca, tad tur bija aizrings, viņš saucās, man liekas, kaut kādas lidotavu vai kaut kas tāds pārveidota par, tā kā konču vietu. Un tad, zin kā, tajās vietās tik krūti neskanēja. Bet tad reāli spēlē paralēli vairāk nekā 2 vietās? Jā, es tev saku, pa lielam visur notiek koncerti visu laiku. Vienkārši ej, kaut kur ej, ja tev gribās koncertu. Ko lūdzu? Izskatās, ka ir 4 skatuves. Jā. Principā no rīta līdz vakaram un arī gan jau naktī. Un tur pauzīte vispār ir kaut kāda. Pagaid, es nezinu, rekur 10 no rīta līdz 6 no rīta.
Tā kā, ja tur kaut kas kādam nedara vai kāds kaut ko neredz, tad es nezinu, kā tur jāšauj garām ir. Tad ir bortam pārkrits vai kaut kas tāds noticis. Jums arī bija kaut kāds meet and greets? Jā. Tas arī bija forši. Kā ir ar tiem? Arī. Bija forši, tu stāv un tev nāk cilvēki vienkārši grib runāties ar tevi. Zin kā, mēs jau latvieši kautrīgie, mums viss tāds tas neierasti. Liekas, ko mēs jau tikai spēlējam, zin kā, tur. Bet bija faniņi sanāca un bija daudz cilvēku, kuriem mēs bijām tā kā jaunums. Tas bija baigi stilīgi, ka tu saproti, ka tu esi tā kā, atvedz to savu stafu uz Ameriku un tu esi viņu tā kā arī, nodevis kaut kā tā kā tālāk. Tas bija baigi forši, jā, kad nāca visādi cilvēki un viss kaut kāds tur sadāvināja asās mērcītes, tur viss kaut ko tur. Nice. Baigi forši. Un tā. Atkal seriāli, viss tas tāds jocīgs piedzīvojums, liekas, kad kaut kādā DVD dzīvo vai kaut kādā, es nezinu, kaut kas, ko tu esi pa teļu redzējis, tā bišķi vēl joprojām nelīmējās kopā. Jūs tā, jā. Merču ņēmāt līdzi, tirgojāt vai? Jā. Tur bija gan kaut kāds limits. Tur laikam nevarēja tā, kad atbrauc menedžers ar busu un neuzceļ telti. Tā nevarēja. Uz basēnu. Bija kaut kāds maiks un cepurs un moš kaut kas vēl, varbūt arī nē. Bet es sapratu, ka tika satirgots arī diezgan labi. Kas arī priecē, ka tas nozīmē, ka kaut kāds tā kā rezonants ir notikusi pēc tiem koncertiem. Un pēc tā otrā konča arī cilvēki nāca un daudz teica, ka ļoti patika pirmais sets, tāpēc arī atnāca uz otro. Likās, tad jau pavisam forši. Starp citu, par tiem kruīziem ir dzirdēts arī, par šiem visiem meet and greetiem arī, ka, piemēram, pēc koncerta visādi lielie mūziķi, kaut kādās sauszemes vietās viņi tā kā var no faniem paslēpties, tur aizbēgt, iesaisties busiņā un aizbraukt un viss, bet uz kuģa tu tā kā īsti baigi nekur, tā kā, jūs visi esat tomēr iesprostoti kaut kādā ziņā, tāpēc gribot, negribot, bet tāpat, tev sanāks kaut kādā ziņā tiem faniem uzskriet virsi un, teiksim, vai tu pamanīji to, ka tev bija tā, ka arī, tā kā tu skraidi kaut kur pa to prāmi, tur meklēji savus bungu noņus un tev pienāk kā cilvēks un viņš parunā ar tevi tīri randomā, nevis meet and greetā, bet pastāsta, kā viņam tur patika jūsu sets vai kaut kas tāds. Jā, mums bija liftā tāda situācija, mēs braucām liftā uz savu to numuriņu un tur arī kaut kādi cilvēki viņi tā kā saprata, ka tie esam mēs un, fuck, this is Skyforger, tur crazy kaut ko tur vajadzēja uzreiz parakstīt, viņam nebija īsti ko parakstīt, viņš, man liekas, izvilka kaut kādu, es pat īsti nesapratu, man likās, ka tā kaut kāda bankas karti vai kaut kas tāds no telefona vārds, vienkārši tur bija, saka, mēs letam ārā šī stāvā, zin kā, es redzu, ka viņam tur kaut kāds cits stāvs uzspiest, viņš tur, nē, nekas, es arī lecu ārā, tādi, jā, bija tādi. Bet tas ir, man liekas, ritīgi forši. Tas arī tā kruīze, tā sāls. Tāpēc jau viņi tā arī taisa, ka visi tā kā ir čupā. Gan tajās ēdnīcās, gan visos tajos tur akvaparkos, gan visur. Ka tu tā kā nav, nevajag slēpties. Tas ir that's the point, kā saka. Visiem tas likās, ka baigi arī derēja. Kad visi tie cilvēki, viņi tādi atvērti. Tu redzi, ka visi iet un viens ar otru tā kā čomojās, runājās un baigi stilīgi. Tu redzi arī, ka tur ir no visas pasaules cilvēki. Tur bija, man liekas, kaut kāds 70 cik valstis, man liekas, vai rases, vai kā tur viņi bija kaut ko saskaitījuši, kad no kaut kādām 70 cik tur vietām bija cilvēki sabraukuši. Iespējīgi. Varbūt arī sanāca kādu latvietu satikt. Numuriņā vienīgi. Diezgan daudz. Bet teorētiski jūs varētu būt pirmie latvieši uz kruīzi. Ne tikai grupu ziņā, bet kā apmeklētāji. Varbūt, jā, es nezinu, jā. Bet runājot par numuriņiem, viss, ko es arī iedomāties, ir tie Tallinka mazie numuriņi, kur ir bankbēdi. Tie daudzstāvīgi. Vai tas bija tam līdzīgi? Nē, tur bija viesnīcas variants. Viņš nebija, zin kā, nebija tas numuriņš, varbūt kaut kāds baigi milzīgs, 2 gultiņas un tāds tā kā, viņas ir,
nu, pieņemsim, ka tā istaba ir kaut kāda, es nezinu, tur 2,5 reiz 5 varbūt metri, nu, kaut kas tāds. Tāds, nu, tāds tā kā... Un tad gultiņas sanāk pa sāniem, kaut kādi skapji salikti, tur dušas, šitās te toleti un tā. Un, nu, bet super zolīda ar visu leduskapi, viss tur kā nākās teļuks rāda visu laiku, visas grupas, kas spēlē, tur var skatīties no numuriņa arī. Tiek tur translēti konči un tā. Un, nu, pa visu likās padomāts. Nu, nebija tā, ka baigi, kur piesieties varētu būt. Nu, kad likās, jā, zinu, varēja kaut kā vismaz tur, kaut ko tur vēl tur, nu, nekā. Man likās, ka viss bija superīgi vienkārši. Nulle diskomforts. Jūs arī nemaz nevarējāt aizbēgt ātrāk, ja jūs gribētu, vai ne? Tad visas grupas palika uz visām dienām. Nē, tur jau nav kur aizbēgt, tur okeānā ielikt, ja tu gribi. Nu, jā. Nē, vienkārši, zin, kā tā standarta festivāla pieredze, ka grupas parasti, nu, paliek tikai tajās dienās, kad viņas spēlē. Tas jau, zin kā, arī bišķi savādāk tomēr, nu, tad tur aizbrauc uz kaut kādu festivālu, tas tomēr tev ir tāds, tā kā, nu, manā gadījumā tie visi pārvērtušies par tādiem končiem, nu, vienalga, viņš ir liels vai mazs, tas ir tā attieksmi tieši tāda pati, un tas čakars ir bez maz vai tieši tāds pats, nu, tas ir konts, un līdz ar to tu viņu nospēlē, tev ir besis, tev ir savu darbi, tā kā, tev ir jānolas tas viss savus drumsets nost, jāsalādē busā, un, nu, tas ir viss, zin kā, nu, tāds vairāk tā kā šepti, nu, tāpēc arī tas tā notiek, man liekas. Aš tā uz kuģi vienkārši tur, paldies, nolas šķīvis un brauc liftā un paraksta kartiņu. Medusmaizi. Varbūt drusku stulbs jautājums. Es nezinu, jo es atkal, nu, man nav īsti izpratnes par to, bet, teiksim, kad tu sēdi un tās bungas spēlē, nu, nejūt jau to kačku nekādu no tā viļņošanās, jā, vai drusku tur jūt kaut kad pa brīdim, ka pašūpo. Nu, tā, kad spēlēju, es nejūtu, bet tad, kad staigāju, tad gan jūtu. Sākumā nejūtu, bet mēs gājām skatīties tās skatuves, zin kā, tu jau esi kaut kādas jau tur stundiņas jau uz tā kruīzi, it kā viņš tā kā tāda māja vienkārši milzīga. Nu, nekā nejūt, un tad vienā brīdī tu jūti, kad okei. Nu, kad, nu, bišķiņ panēsāja kaut kādu brīdi, bet tas nebija nekas tāds traks, nu, zin kā, tu pierod ātri, un konča laikā pa laimi es neko nejūtu tādu. Būtu diezgan interesanti, ja kādai no grupām spēlēšanas laikā būtu kaut kāda jūras slimība piemetusies. Bija tas pats Ličkings, saucamais, ko es pieminu 7 reizes. Viņam bija, kas man arī fascinēja, kā pirmā grupa, ko es redzēju koncī, viņi mauc, zin kā, pulkstenis kaut kā 12:01 dienā, saulīt spīd, viņiem tur havajieši maiks, tur, wow! Viss notiek, Džeks vienkārši aiziet aiz skativus, ritīgi izvamās un atpakaļ un iegriež balīt tālāk. Tas vēl likās respektu. Ja šitā ir mana pirmā festivāla grupa festivāla. Jā. Tāds party hard or go home. Bet home ir staigājot. Pārbor. Nav jāizvairās no vēmekļu peļķēm. Tur baigājām vispār. Tā, uz katra stūra, ne? Nē, nekas tāds pa laimi nebija. Jā. Kaut kā arī neredzēja, ka tur baigi kādam būtu tur kaut kas tur sliktu. Jā, nu tu esi pieminējis jau pāris reizes to vārdu sirrealismus un vispār, nu, ir jau pagājis mazliet laiks, kopš tu spēlē tajā Skyforgerā un tev te iespēja joprojām vēl tik sirreāli ir. Tas joprojām vēl ir, laikam, tāda mazliet neticamības sajūta, jā? Vai tas viss tomēr kaut kā jau ir drusku nosēdies un tu jau tā kā apzinies to, ka, nu jā, ok, tagad šī ir mana norma un tā kā jāsāk pierast. Tur ir 2 gali šitam te jautājumam. Nu, tā norma jau nekāda savādāk nav bijusi. Vienkārši tas tehniskā puse saucamā. Nu, tu sēdi vienkārši bez maz vai katru dienu un mācies to savu tā kā ārodu. Nu, tas jau nav mainījies. Un vienkārši tas, kas ir tā kā fascinējoši, ir tie piedzīvojumi, kas ar to nāk un tas izmērs. Nu, kā es pirms tam teicu, nu, konts, viņš tāpatās paliek konts. Tas ir 11. novembris vai tas ir, es nezinu, depo. Nu, pa lielam jau tu ieguldi vienu un to pašu, to tā kā, nu, kaut kādu, es nezinu, stundu apjomu vai kaut kādu to savu attieksmi, nu.
Vienkārši tas rezultāts ir pavisam tāds kaut kāds savādāks. Mēs teiksim, to 11. novembru spēlējām, mēs jau arī pirms tam neredzējām, kā viņš tur sprāks un kas tur notiks. Nu, tas jau mums arī bija tur, tu spēlē un viss tur iet pa gaisu. Nu, tur jau nav tāda ģenerāla mēģinājuma, kur visi izšauja, tur es nezinu, 10,000 kaut kādas raķetes vienkārši gaisā, tāpēc, lai mēs varam paskatīties. Tā kā tā, protams, ka ir pierasts un tā, un ir arī kaut kādas, tur prasības varbūt uzaugušas pašam gan pret sevi, gan vispār pret muzonu un tā, bet pa lielam jau nekas nav mainījies. Netrūkst tā maza koncerta intimitāte? Nē, protams, ka nē. Zin kā, ar viņiem, tiem mazajiem končiem ir tā, ka es vienmēr esmu no viņiem gribējis tā kā augt laukā. Un šitā ir tāda fantastiska iespēja, ka tu vari tā kā, beidzot kaut kā tā kā realizēties. Jo mazie končo tāpatās ir, mēs arī bijām kaut kad Somijā, man liekas, pagājuši gadu. Tur jau arī bija būtībā tāds, pa lielam Nuvo koncerts, tur es nezinu, tur pilns depo, piemēram, vai pilns kaut kāds tur, nezinu, pilni 2 depo, piemēram, tas jau arī nav baigi liels koncerts, tā, bet, redz, mēs varējām viņu tāpatās nomučīt un tieši tāpatās kā kaut kādu lielo koncertu, kas man likās, ka baigi forši, ka nevien tas īsti nesatrauc. Tas, man liekas, labi tā kā ego mēraukli, ka visiem visi der tomēr, Jā. Nav ko sadomāties. Runājot par Nuvo un koncertiem, es kaut kur redzēju, ka Nuvo ar skajiem spēlēs attiecīgi jautājums par slodzi. Kā tu to panesīsi, vai tu tam esi gatavs, vai tas vispār neko nemaina? Nē, protams, ka tas kaut ko maina. Ar Nuvo tur bišķiņ cita, tā, kā saka, atspērtam visam ir. Bet, jāmauc ir, vienkārši mums parādījās lieliski iespēja, un viņu vajag izmantot, jo ar Nuvo arī tagad ir tā, kad ir baigās pārmaiņas, kā jau es kaut kad jau esmu teicis, bet mēs viņus nevaram tā kā tehniski un fiziski īsti vēl realizēt visādi iemesli pēc, tur gan aparāti mums tur tādi nav, gan tur tā kā vajag to un šito, bet šitā būs tā iespēja, kad mums ir dots konkrēts laika nogrieznis, ka mēs varam sagatavot visu, ko mums vajag, kas ir plāns ir tāds, ka mēs laidīsim tā kā backing trackā, mēs laidīsim ģitārus un vokālus šitajā koncertā. Spēlēsim mēs to pašu, ko mēs spēlējuši esam vienmēr, bet mums tā kā mainās sastāvs grupā, ka es tagad esmu 2 ģitāras bungas un 2 vokāli. Un vienkārši pat cik es nevaru to visu izdarīt reizē. Tad tāds ir tas variants. Un, lai tas varētu notikt, vajag normālu skatu, vajag normālu izmēru un vajag arī normālu skaņotāju. Un to visu vajag pirms tam kaut kā samiksēt un uztaisīt, lai tas viss skan kaut kā tā kā vajag, nevis tā kā sanāk. Tad tā, jā, tad šitā būs tā viena iespēja. Tā mēs arī varam eksistēt citādāk, jo būtībā Skyforge ir diezgan apēdis visu tā kā brīvo laiku, un tam vispār gandrīz neatliek. Līdz ar to tas iespējams, ka arī būs tāds vienīgais koncerts šogad varbūt. Un tu spēlēsi ar Nuvo kā parasti bungas dzīvi? Jā. Un kad un kur tas vispār būs? Tas būs Valmierā, kas ir vēl foršāk, kas ir beidzot es tā kā abas grupas varu atvest mājā, kā saka. Tas ir baigi forši. Tas ir Valmieras estrādē, kas ir forša vieta. Viņi ir forša vieta, tāpēc, ka viņi ir tieši pie kapiem. Kas man liekas, tas ir tā kā mājās? Nē, tieši tā. Mums ar arī viss tēmas ir par, tur nāvēm, kapiem, viss ir slikti, laiks iet, viss beidzās un tā. Un līdz ar to, tad fantastiska vieta, kur noprezentēt tā kā to savu jauno materiālu. Jo mums pat intro ir, ka mēs sākam koncertu skaņu kā roku kapu. Mēs arī tur pirmo albumu uztaisījām, kur mēs paši rokam kapi. Mums tie kapi kaut kā patīk. Līdz ar to vajag tā skaisti sanāk. Un koncerts ir 8. jūnijā? Jā, 8. jūnijas. Man liekas, ka ir jau viss tur izziņots. Un man liekas, ka šodien parādījās arī koncerta afiša. Tā kā visam jābūt zināmam. Man liekas, ka biļešu servis vai ticket shops kaut kur jāmeklē, ir jāskatās un jāsāk pirkt biļetes un plānot.
Vienīgais mīnus sanāca, kad ir ar Zobenu un Lemes laikam reizē viens datums. Vidējā diena. Lemesim. Ok, jā. Tā tad arī sanāk, jā. Bet, mums padeva ziņu par to jau bezmaz jau gandrīz gadu iepriekš, kas to varēja zināt, kurā datumā tur kas būs. Kā vasarā tie vīkendi arī nav tik daudz, kad tur, kā Valmieras doma tur organizē, viņi jau pa lielam saka, kā viņi grib, un tad mēs arī tur vienkārši piekritām. Bet pagad sanāk, starp tavām abām grupām taču kādam gan jau arī jāspēlē, ne? Lai to vismaz tur pauzīt. Nē. Grupa, nē. Tā kā būs interesanti. Būs jāskrien pārģērbties un ievilkt telpu un tā. Tas izklausās diezgan hardcore-isks piedzīvojums vispār. Protams, bet atkal tas, ko es teicu par to seriālu, to padarīšanu, ja tās lietas nāk tev jau viņas jāizmanto. Tu nevari, tā kā mest mīksto un es zinu, gan jau kādreiz citreiz. Nē, nebūs citreiz. Jāgrāb ciet, kamēr ir. Līdz ar to, man liekas, būs baigi forši. Domāju, to ļoti izaicinoši tīri no fiziskā viedokļa un jautājums tev personīgi, vai tu, skaidrs, ka pat koncertu nospēlē, tur tās pašas 40 minūtes bundziniekam, tā ir nenormāla slodze, ko tādi cilvēki, kā es, teiksim, vienkārši varbūt nesaprot, jo mēs paši to neesam darījuši un tā kā nevaram baigi to iedomāties, bet teiksim, vai tu esi sev rīkojis kaut kādus, vienkārši mājās savā studijā, tā kā kaut kādas izturības pārbaudas, vienkārši uzlikt sev izaicinājumu, ka es tur tagad vienkārši paskatīties, cik man aizņems spēlēt, tur nezinu, līdz spēku izsīkumam, vai tu tur noliec timeri, tur nezinu, 3 stundas davai un tagad spēlēsim vienkārši no vietas. Tādus maratonus. Zin kā, vienkārši tas ir tāds tā kā, citi, piemēram, tur kaut ko sporto, piemēram, vai tur tev ir kaut kāds workouts noteikts. Man ar bungām diezgan līdzīgi ir, piemēram, ja mums ir jāgatavojās uz kaut kādu noteiktu koncertu, kur tās 70 tonnas, piemēram, vai ne, tur paziņo, tad man tāpatās katru rītu tā 1,5–2 stundas aiziet bungās. Tev tu izspēlē visu setlistu cauri, ja kaut kas nav, tad tu to dziesmu vai to vietu tur ņem atsevišķi. Pirms tam ir forši vēl iesildīties kaut kādas 10–15 minūtes vismaz, lai tur neesi tāds stīvs. Līdz ar to tās stundas jau būtībā uzlasās. Un pagaidām, man liekas, ka garākais koncerts, ko es spēlējis, bija tajā Meža parkā, kas arī bija kaut kāds 2 stundas, ja nemaldos, varbūt bišķi vairāk. Tā kā ir notestēts un tā varēšana ir. Līdz ar to es vienkārši sev uzticos un paņem vienu stresu tā kā nost no sevīm, par ko var neuztraukties. Tā kā liekas. Lielākā slodze, ko es varētu iedomāties, kad paiet visu dienu, piemēram, ierakstot albumu studijā. Jābūt gatavam ir. Jā. Tu nevari... Zin kā, ir jāizdara tās stundas pirms tam tajā mēģinājuma telpā, tāpēc es tur arī sēžu, tā kā varbūt citreiz pa daudz. Jo, ja tu aizies studiju tāds pusjēls vai negatavs, tad tu tur nočakarēsies 15 reizes ilgāk un tāpat nevarēsi ierakstīt, kā tu gribi, jo tu vienkārši neesi gatavs. Bet, ja tu esi atsēdējies mājās tā, kad jau matiņi jau ir saskaldīti un tu ļoti brīvi jau to savu lietu dari, tad jau studijā arī, man liekas, ka tur nevajadzētu būt problēmām. Ar Nuvo, teiksim, es to albumu ierakstīju, man liekas, ka, ja nemaldos, tad pāris stundu laikā, bet vienā dienā. Tā nebija vesela tur darba diena kaut kāda. Jā. Andris smējās par manīm toreiz, ka viņš bija nolēms, ka tagad viņš tur skatīsies visas sīkākās tur kļūdas un lažas un visas tur, bet viņš izdomāja aiziet uz veikalu, un kamēr viņš aizgāja uz veikalu, jau viena dziesma bija ierakstījis. Tā kā viņam nekas tur neizdevās piesieties. Tā, jā, man liekas, ka studijā jāiet ir tāda pārliecība, ka tu tur neej muļāties, tu aizēji vienkārši izdarīt to, kas ir pārbaudīts, kas ir jau izslīpēts un izdomāts, un tur, raksti tik iekšā. Cik dziļi jūs esat studijas procesā jaunajam albumam? Viņš ir mega ievilcies, bet tas, man liekas, ir forši šī gadījumā, jo mums visu laiku tā kā kaut kas pabīdās uz priekšu, tad atkal paiet atpakaļ. Pabīdās uz priekšu, paiet atpakaļ. Dēļ visiem šitiem te koncertiem, kas mums te parādās, tās 70 tonnas, piemēram, bija. Mēs jau atkal bijām pieķērušies
davai, reku, tur tas gabals, šitas gabals, viss tur notiek kaut kāda vokāla jau tiek likta virsū, parādās jau, nu, neko tagad, reku, 2 nedēļas gatavojamies tonām, pēc tam nedēļu atpūšamies, tas jau ir jau gandrīz mēnesis. Saprot, līdz ar to mēnesis ir caurums uzreiz, par cik mums ir, nu, vienreiz nedēļā tikai mēģinājumi. Un tā, bet, nu, tāds rupjais kopsavilkums ir, ka 3 dziesmas ir, nu, tā kā gatavs, varētu teikt, priekšrakstīšanas. Mēs tajā pre-production procesā šobrīd esam. Pēters domā aktīvu tekstus, un tā, kad uzliek tekstus virsū, tad ir tas, ko es teicu, ka tā kā paiet mazliet atpakaļ. Var gadīties tā, ka dēļ teksta ir jāpavēl kaut kas garāk, vai parādās kaut kas īsāk, vai kaut ko vēl pamainīt. Līdz ar to tas process ir tāds mazliet sarežģītāks, bet man liekas, ka viņš garantē to, ka var izdarīt vēl labāk nekā bija domāts. Un ar Nuvo jums ir studijas process? Nu, arī tas pats variants. Tiek rakstīti vokāli, tiek rakstīts ģitārs, tiek viss kaut kas tā un šitā darīts. Un tas būtībā arī pagaidām ir pre-production, saucamais. Ierakstīsim un tā, lai viss dar. Tiksim galā sākumā to koncertu, un tad, ja tur viss apmierinās, tad rakstīsim pa īstam iekšā. Salīdzinoši ar to, kāds tas rakstīšanas process bungām, ģitāras ir vieglāk, grūtāk rakstīt vokālus? Zini kā, es to visu redzu tā kā kopbildi. Nu, ja tu raksti tikai bungas, tas ir baigi stulbi. Nu, tāpēc, kad tev jāskatās ir, kur tev vajag paklusēt, piemēram, ar bungām, kas arī ir, reku, teiksim, vokāls parādās, man ir jānovāc kaut kādas tur mega pārējas, ko es esmu izdomājis. Nu, viņas tur vairs, nu, nedara. Viņas ar to rifu, teiksim, iet forši kopā vai tajā vietā, bet tad tas vokāls, viņš tā kā traucē vokālam, piemēram. Saprot, viņš līdz ar to tas nozīmē, ka tā visa dziesma, viņa tā kā lēnā garā kopā stumjās, viss uz priekšu bīdās. Tev tas rāms izdomāts, un tad tās nianses beigās tā kā piegroza kā vajag. Nu, kaut kā tā. Un ar Nuvo ir tā, ka būtībā tās dziesmas mēs izdomājām vienreiz, un tad mēs tā kā iztukojām, ka jāmaina tā skaņa un viss tas, un par cik mums koncerti tur mazāk, un tad jāiet ir vienkārši uz albumu. Un ja mēs ejam uz albumu, tad mums nav vairs tāda tā kā rāmīša, kurā iekļauties. Līdz ar to mēs varam tās ģitāras sākt taisīt, un ja mēs taisam ģitāras, tas jau sāk skanēt jau pēc jau kaut kā sakārtotāka, un līdz ar to mēs tās dziesmas vēl tad sākām tur graizīt un aranžēt savādāk, tur kaut kādi panti piedziedājumi parādās, un, nu, un tur atkal tāds stāsts ir. Nu, vokāli vēl nāk klāt, līdz ar to vēl kaut kas pamainīsies. Tā kā, nu, tāda sarežģīta un nenormāli lēna tā lieta ir, bet nu, tā tas, diemžēl, ir. Gribās arī uztaisīt kaut ko foršu. Nu, tas jau ir tas galvenais kritērijs. Tā jau varētu ierakstīt vienkārši kā bija un, zin, tur, ok, der, bet tā jau, nu, tā kā negribās vairs darīt. Tā. Sanāk, ka no tās fiziskās puses es mazliet atgriezīšos pie tā izturības pārbaudījuma. Tad sanāk, ka tev principā pietiek tikai ar bungu spēlēšanu, jā? Vai tu kaut ko paralēli varbūt arī dari tur pa vakariem? Tur nezinu, skriet vai tur kaut ko. Es mēģinu pavingrot arī no rītiem. Nu, man ir tāds rituāls. Nu, es tā kā ceļos augšā, tad es kaut kādas tur push-ups uztaisu, kaut kādi planki tur parādās. Tad aiziet, izspēlējās bungas, kārtīgi izsvīst, tad tur uztais vēl bišķiņ push-ups kaut kādas, un tad ir augsta duša, un tad uz darbu. Vai, nu, ja tās nav bungas, tad, teiksim, tās ir ģitārs vai vokāli. Nu, es izvēlos, ja es esmu bungas pa daudz saspēlējies, tā kā tu teici, nu, ka jūt, kad kaut kā nav, zin, tur, tad paņem ģitāru, teiksim, nu, vai tad paņem vokāls padomā. Vai pamiksē kaut ko no rīta, nu, ar svaigām ausīm. Bet nav baigi daudz bundzinieku, it kā kas tā darītu, bet pāris ir tādi, kas spēlē bungas un tā kā reizē arī vokālu mauc kopā. Tas liekas vispār nereāli grūti, vai tu esi mēģinājis un kā tev sanāca? Nu, es esmu mēģinājis, jā, mēs sākumā tā darījām ar Nuvo arī, bet, zin kā, tur uzreiz parādās limiti. Tu vari to darīt, bet bišķiņ tomēr vienkāršākā muzonā. Mums tomēr viņš ir tehnisks, nu, tehnisks un ātrs, un tur viss kaut kas daudz mainās, un visādi cipari tur parādās, un gribās arī, lai tas vokāls neiet
ja tev ir pēc tam čam, rifs kaut kāds, tad tu nedzied tā līdzi. Saprot, tev gribās uztaisīt tā, lai tas viss ir organiski un forši, un ir ļoti grūti to salikt kopā tā, ja tas muzons ir tik sarežģīts. Ja vēl katra ekstremitāte pakļaut saviem ritmiem, tad vēl balsī likt atsevišķu ritmu, tas varētu būt šausmīgi sarežģīti. Ir darīts it kā, bet es saku, es ātri sapratu, ka es negribu vienkārši mācīties to darīt. Es labāk iemācos to vokālu darīt, atsevišķi, bet daudz labāk. Un mēs viņu ierakstam, un mums nav problēma vairāk. Nav tur jāmocās koncertos, nekas nav tur pazūd čakars. Tas tāpat es. No vietējām grupām vienīgā, kas man nāk prātā, kura paralēli bungām vokālus darīja, bija Ženē Krupā, man liekas. Jā, Daniels arī ļoti talantīgs čalīts. Viņam nesen iznāca īstenībā solo albums arī. Jā. Šača, man liekas, saucās. Es īsti nezinu, kā pareizi izrunājās, bet tāds, post HC. Es mēģināšu atrast. Tā kā, ir jau kas dara, bet, zin kā, saku, tur labāk izdarīt foršāk, nevis tāpēc, lai ir izdarīts. Līdz ar to arī ar tiem ātrumiem, tiem albumiem arī, sākumā mēs tur baigi nervozējām, kad viss tur ir iebremzējies un tā, bet īstenībā jau, nekas. Nekas, būs krūti, cerams. Vismaz pašiem liksies, ka būs forši. Būs viss darbs ieguldīts, cik varējām, nevis kā sanāca. Tā kā jums jābrauc ir uz Valmieru īstenībā tajā jūnijā. Tagad tāda dilēma, Lemesis neviens nav izlaists, un gribas dzirdēt arī, kā skan jaunais Nuvo. Ko tieši darīt? Tā būs lieliski iespēja. Mēģināsim dabūt viņu gatavu tā kā vajag, un tā. Un iespējams, ka es nezinu, vai šitas būs publiski vai kā, bet iespējams, ka ir after parties pie maniem pēc tam. Kā angliski saka, allegedly. Bet kas tur baus, ka Valmiera, ja baigi gribas tur boltu izsauc, aizbrauc šur. Vien pa vakar fiks. Tieši tā, paņem burgeri pa ceļam Rīgā un aiziet. Vai ir kaut kas tāds par to festivālu, ko mēs tev nepaprasījām, bet ko tu vēl gribētu pieminēt, vai tā, principā, mēs visam pieskārāmies plus mīnus par to prāmja kruīzi? Es domāju, ka tur jau, pa lielam jau viss tur nevar arī izstāstīt. Zin kā, tas viss ir tādā lielā putrā, gandrīz nedēļa tur tika pavadīt tādā pusmiega stāvoklī, kaut kādā bišķi stresā. Man liekas, ka pa lielam ir izstāstīts. Man arī kaut kāds maziņš video tur montējās kopā, es safilmēju. Visu kaut ko tā kā, gan jau kaut kāds bildes un vidīgi arī parādīsies. Bišķiņas uzkāries, jo tur, atkal tehniskās lietas, bet es domāju, ka drīzumā būs. Un tad jau varēs arī apskatīties, kā tas tur izskatījās viss un tā. Tas Daniela projekts rakstījās S-H-A-C-H-A-H. Jā. Sarežģīti. Kā Grūvišu gadi. Jā, laikam. Grūvišu gadi albums sauc. To gan vieglāk. Jā, es sapratu, ka Daniels arī viņam arī tur kaut kādas tās savas idejas, līdzīgi tā kā man viņš spēlē būtībā arī tur visu, ko vajag. Un tad viņš bija laikam sakrājis. Veselu kaudzi dziesmām bija grupa, tā Ženē Krupā vai vēl kaut kāda dombiedra, un laikam nebija īsti ar ko tur realizēt tās idejas, un nolēma, ka pašam jācep iekšā. Forši, es ar kaut kad tā izdarīšu. Kā jums pašiem ar mūzikām? Es gribu sakt man no Silvestra dzirdēt. Ko no manis to baigi mocīt, man patīk. Stāsti droši. Es gaidu savu mizantropiem disku. Es arī gaidu. Jā. Tici vai ne, bet es arī gaidu. Okay. Jautājums Jānim, tīri spekulatīvi, teiksim, es prasu vienkārši tāpēc, ka draugam vajag, jā? Tas ir reāli. Tīri hipotētiski, teiksim, vai tu,
Ja, piemēram, Mārtiņam gribētu uz tevi paņemt kā sesijas bundzinieku, teiksim, viņam ir vajadzīgas 4 sūdīgas black metalu dziesmas, vai tevi var paņemt, kāda ir, nezinu, stundas likme vai dziesmu likme, un cik tas Mārtiņam izmaksātu? Es nemāku tā pateikt. Es neesmu par to domājis, bet es ļoti labprāt to gribētu darīt, jā. Nu, man ir apnicis, kaut kā man sanāk, ka ir tāpatās uz darbu jāiet, un man darbs viņš traucē mūzikai būtībā. Līdz ar to tādu piedāvājumu ir tas, ko es tā kā gaidu. Par to Malduguni joprojām ņemies. Ko tad? Ar to Malduguni joprojām ņemies? Vai kaut kas cits? Nē, es nevaru dēļ visu šitā, kas notiek ar mūziku, es jau nevaru īsti strādāt vairāk tādā oficiālā darbā, līdz ar to es vienkārši taisu remontus cilvēkiem. Būtībā tur špaktelē visu kaut ko tādu, un tad pats sev var būt priekšnieks, un pats var arī, teiksim, nebūt redz nedēļu vienkārši pateikt, man nākamnedēļ nav laika, un viss, tā ir viena arī tāda daļa, liela daļa no tā visa, un būtībā tikai tāpēc arī tas strādā, tāpēc var arī braukāt visu kaut kur un bez tādām baigām problēmām. Kā citiem tur jāņem ir atvaļinājumi, tur kolēģiem jāmainās, tur kādam kaut kāda tur varbūt problēma ir, vai nopietnāks darbs, vai kaut kas tāds, zin kā, tas tā īsti negribās. Forši. Renār, tad jau izskatās, ka Mārtiņam būs atrasts bundzinieks potenciāli. Mārtiņš nedrīkst tēmēt uz blāstbītiem ātrākiem pa 230. To var Mārtiņam nodot. Atbildot uz jautājumu, mums ar Aliju viss ļoti kustās uz priekšu, nepārtraukti. Un nesen bijām Bungas studijā ierakstīt. Tas ir izdarīts. Vienā dienā ierakstījām pirmajam albumam. Tad mums ir vēl palikuši instrumenti tā kā pārrakstīt un to visu apaudzēt ar kaut kādiem tur ambientiem un sintiņiem un vēl vokāls jāieraksta. Tā kā materiāls sarakstīts ir. Forši. Tas ir ritīgi forši, jā, ka vēl kaut kas jauns būs. Jā. Gribējām jau pagājuši gadu, lai būtu viss, bet saprotam, ka tas nav tik vienkārši. Tas tā nenotiek. Jā, un Silvestr, tev čomam tas projekts? jā, Mārtiņam viņam tur lietas baigi virzās uz priekšu, tur baigi attīstība notiek, jā. Es jau tā tikai šito tā kā viņu vargānu nopirku, tur mācos spēlēt baigi tāda zinstēla, kaut kur tepat bija. Jā. Labi, Renārs ir dzirdējis, viņam baigi patīk, kad es spēlēt. Diezgan sarežģīts instruments. Kurš mērķis var spēlēt, man liekas, jā. Tur ļoti baigās prasmes ir vajadzīgas, protams, bet var pākstīties pāris vakarus pasēdēt, tie ir interesanti. Jā. Bet vargāni īstenībā man arī bija doma, ka vajadzētu dabūt. Forši tāds efekts varētu būt. Gribās kaut man liekas, ir taču kaut kādās dziesmās Skyforgeram. Ir, protams. Jā, mums tur visāds jauns tēmas parādās, tur kaut kāda šamanismiņa varbūt vai kaut kas tāds, un tad prasās kaut kādu, varbūt rituālu noskaņas kaut kādas, kaut kur, kaut kā. Šito testu citu tam nākamajam albumam gan jau arī būs kaut kāds interesants stāsts aiz albuma noformējuma, gan jau atkal kaut ko paši taisīsiet, jā, noteikti. Vai vēl neesi par to baigi tā domājis? Nē, tas vēl karājās gaisā jāuzcep, ir tas kaut kāds tā kā, par cik tie teksti ir padomā, tad gribās arī to visu lietu uztaisīt tā, lai varbūt katrs gabals nav gluži viens tur pa mašīnām un otrs pa veikaliem. Bet, lai tas viss ir varbūt kaut kādā vienā, varbūt viens stāsts, varbūt kaut kāds, vismaz kaut kas pa vienu tā kā tēmu vai kaut kā viņu savilk kopā. Un, ja izdosies to tā kvalitatīvi izdarīt, tad jau arī no tā droši vien tas vāciņš varētu kaut kā varbūt izrietēt pēc tam. Tā kā tas paliek pats pēdējais pagaidām. Ok.
Renāri, noslēgumā vēl kāds jautājums, vai sitam naglu zārkā tā teikt, un laižam Jāni prom. Nu, man nav ko tajā zārkā vēl ielikt pirms tām naglām. Okay, tad Renārs tāds kautrīgs šodien. noguris. Es nespēju vēl pakaļ noslaucīt. Es taču stāstīju pirms sērijas. Tāpēc tu tur tā dīdies. Nē, Nē, skaidrs, jā. tad jau tur daudz. Jā, paldies, Jāni, ka tik ātri vispār piekriti uz šo te avantūru. Un, protams, novēlam veiksmi visos nākamajos ierakstos, gaidāmajos koncertos un visās tajās labajās lietās. Gaidīsim, cerēsim, ka varēsim apmeklēt pēc iespējām arī to visu. Un nākamā būs ilgi gaidītā, ilgi tapusī, ilgi grindotā Latvijas black metālā 3. sērija kaut kad. Ļoti, ļoti drīz. Jā. Tā būs vienkārši mega sērija. Mega sērija, tur būs bišķi pārblīvēts ar saturu. Jā, bija solīts jau sen atpakaļ, bet viss būs. Jā, tā kā paldies, Būs Jāni. tikai vēlāk. Jā, Līdz nākamajai Bāc, reizei. Džeki, paldies Davai. jums milzīgs, ka jums tā izrādat interesi. Superīgi. Prieks piedalīties. Davai, čū! Čau. Mans vispār dzīves labākais pirkums - grūtnieču spilvens. Reāli maina dzīves, es iesaku ļoti. Kas tas Tas nav joks. Ziet. Tas ir tas, kur hemoroīdnieks ar caurumu vidū vai kaut kāds savādāks?